Nu, ko mēs esam atpakaļ jau ar mūsu, ja nemaldos, 4. sarunu. Un mums pievienojusies Sintija, kur es ceru, ka viņi ar mums iepazīstinās. Jā, sveiciens. Vispār 4 ir mans mīļākais skaitlis. Un man nebija jābūt 4, cik es atceros, bet prieks ir jābūt šeit un redzēt, ka jaunieši kaut ko dara. Un mans vārds ir Sintija Leimane, un Geto Games es darbojos, ja tieši mēs runājam par Geto Games, es darbojos tur jau 6. vai 7. sezonu, ja nemaldos. Bet šobrīd dzīves ceļi ir iegriežušies arī citās mēdīju nozarēs, un ne tikai. Varbūt tu vari pastāstīt vairāk, ko tu šajā Geto Games dari? Ok, tā, darbi ir bijuši visādi, un jāteic, ka Geto Games vispār pamatā tāda laba darba vieta jebkuram jaunietim iemācīties dažādas prasmes, sākot no tehniskajām un vienkārši, lai tev rokas aug no īstās vietas, bet konkrēti šobrīd mans pienākums ir veidot intervijas par un ap sportu, kā arī saturu digitālajam saturam, kas ir sociālā tīklī, TikToks, Instagrams un tā tālāk. Un stāstīt un rādīt šīs jaunās zvaigznes, šos jaunos talantus, jauniešus, kuri nāk un sporto. Nu, kā tu vispār nonāci Geto Games? Šis ir ļoti labs stāsts. Īstenībā man liekas, pirmo reizi pagājušajā gadā vienā raidījumā pajautāja, kā es nonācu Geto Games. Tas bija 2018. gada pavasaris. Geto Games izsludināja janvārī vai februārī atlasi, ka viņi meklē Geto TV seju. Tajā laikā vēl arī Renārs Zeltiņš strādāja. Un man likās, cik iedvesmojoši, protams, tas, ko darīs Renārs. Un, protams, ka es gribēju pieteikties, bet bija tāda lieta, kas bija nokavējusi pieteikšanos. Un tad es rakstīju, es atceros Laurim Zalānam, kurš šobrīd ir mans viens no tuvākajiem draugiem. Un es rakstīju un jautāju, vai es varu nosūtīt šo pieteikumu, neskatoties to, ka es esmu nokavējusi. Un viņi pieņēma, un tad es izgāju pirmo atlases kārtu, izgāju otro atlases kārtu, un tad man nebija nekādas ziņas. Tas viss notika pavasarī, un es atceros otrajā atlases kārtā, kad es biju klātienē, bija jāpild uzdevums, un man bija jātēlo Donalds Daks, kurš komentē basketbola spēli. Un man likās, tad pēc šī uzdevuma noteikti man nezvanīs, un te arī viss ir beidzies, vēl nebūtu sācies. Un tad bija maija sākums, un man zvana Lauris Zalants, kura numurs jau man bija telefonā. Viņš saka, sveiki, vai tu zini, kas tev te zvana? Es saku, jā, Lauris, man ir tavs numurs saglabāts. Viņš saka, ok, tad nav pārsteigums, bet mēs gribētu tevi uzaicināt pie sevis ciemos uz ofisu un piedāvāt opciju ar mums kopā strādāt, darboties. Un tālāk tas vispārējais ir vēsture. Jā, es te pa starplaiku paskatījos arī. Cik es saprotu, ka tu arī esi tā, ka šodien arī ņem un taisa tos īsos stāstiņus par tiem sacensībām, kas tagad notiek šeit Ogrē. Jā, īsie stāstiņi, jeb storija, tas ir, manuprāt, neatņemama ikdienas sastāvdaļa jebkuram, kurš grib tikt pamanīts kaut kur. Un, man tieši šie īsie stāstiņi, jeb storija, laikam patīk no visvairāk, jo tas ir kā tikai uz 24 stundām redzams, bet tanī pat laikā tas var ievilkt jebkuru skatītāju, turpināt tev sekot līdzi. Jā, manuprāt, tas darbs sociālajos tīklos, tas ir no vienas puses it kā forši, kad tu vari apgūt arī šīs digitālās prasmes, bet tajā pašā laikā tas var būt pat nogurdinoši, ja tu saki, ka tev jāņemas gan ar Instagram, gan TikTok. Tas nav tā, ka šādi tādi ieliek kaut kādu storiju un visu, bet tur ir, tas ir īsts darbs. Tas tā ir. Tu dzīvo no rīta līdz vakaram, no brīža, kad tu pamosties, līdz brīdim, kad tu ej gulēt. Un tā katru dienu. Jāteic gan godīgi, ka pagājušajā sezonā es biju prom no Geto Games, bet tagad esmu atpakaļ. Un varbūt tieši tas ieradums, ka tu esi katru dienu ar kaut ko un katru dienu radi saturu par kaut ko, tu vienkārši pierodi pie tā. Tā ir tā disciplīna. Bet es tev piekrītu, ka šīs nav viegli. Un šis, es domāju, arī es runājot augstskolās ar studentiem un vispār jauniešiem par šo digitālo saturu. Tas ir viens no uzdotākajiem jautājumiem, vai tas ir viegli, vai tas ir grūti, jo no malas liekas, kas tur ir neiepostot kaut ko iekšā, bet ja tu to dari katru dienu,
kaut ko jaunu, un tu meklē idejas, un smelies iedvesmu, un negribas, lai atkārtojas, un vienmēr gribēs, lai labāk, un tad tu izaicini pats sevi, un tā ir tāda nemitīga cīņa nonākt līdz kaut kādam punktam, kad tev liekas, ka tu esi kaut ko izdarījis, kad ir izdarīts gana labi. Un viens ir, ja tu to dari tikai vienam kontam, bet otrs ir kaut vai Geto Games iedalās šeit ir Geto futbola, Geto basket, Geto dance, Geto fight, lielais Geto Games konts, tā kā darba ir daudz, un ja kādam jaunietim ir vērīgi acis un darbīgas rokas un nebaidās strādāt, tad man liekas, Geto Games vienmēr ir atvērts šādiem jauniešiem. Jā, Geto Games Ogrā. Cik saprotu, tu pat esi no Ogras? Jā, es esmu dzimusi un augusi līdz 18 gadu vecumam Ogrē, mācījos Ogras valsts ģimnāzijā. Jāteic, ka manos laikos vēl šī skola nebija uzcelta, es mācījos vecajā ēkā, un tieši man liekas, pēdējā gadā, kad es beidzu 12. klasi, tad mums teica, kad nākošais gads vērsies jaunā skola vaļā, bet man liekas, ka arī neatvērās nākamajā, bet aiznākamajā gadā. Bet jā, vispār esmu dzimusi, augusi šeit, un noteikti pirmās pieredzes pasākumu vadīšana, skatuves runā, skolas teātrī un tā tālāk ir tieši tapušas šeit Ogrē. Jā, bija kaut kādas īpašas emocijas, kad tu uzzināji, ka Geto Games būs Ogrā tāds yes, Ogra. Šī nav pirmā reize, kad Geto Games ir Ogrē. 2019. gadā pēdējo reizi mēs viesojāmies, un tas laikam bija arī, tas bija otrais gads, kad es strādāju Geto Games, līdz ar to tad man bija tādas emocijas, cik forši Ogre, un tāds arī nedaudz satraukums, tā kā, kas tad būs atnācis, kas skatīsies, vai tur būs kādi vecie draugi, vecie klases biedri un tā tālāk, bet šobrīd tas jau ir tāds. Tā ir pilsēta, tā ir tā kā tev zinām pilsēta, bet tev vienkārši ir prieks šeit būt, redzēt, ka jaunieši šeit kaut ko dara, turpina attīstīties, un vairāk tāds tā kā lepojuma moments ir kaut ko tādu redzot un uzzinot. Jā, bišķiņ paturpinot varbūt par to Geto Games. Kas tev pašai ir Geto Games? Kā tu sev to nodefinētu? Šis ir tāds sarežģīts jautājums reizē un arī viegls. Manuprāt, Geto Games ir kultūra. Tā ir pirmkārt jau ielu sporta kultūra, kas varbūt sākumā izklausās ļoti sarežģīti, bet tad, ja mēs iedomājamies, ka jūs ejat bērnībā ārā pagalmā spēlēties, tas principā ir Geto Games. Tur nav tiesneši, jūs esat paši par sevi, jūs darat to, ko jūs gribat, un tu to vienkārši apvieno ar kaut kādām motivējošām sev lietām un veselīgu ikdienu. Un nebūt veselīga ikdiena nenozīmē diētas un neēst končus un saldējumu, tas ir balans visā. Un man liekas, ka tas arī ir tas, ko Geto Games grib parādīt jauniešiem, kad ar spēku, ar disciplīnu, ar vēlmi kaut ko darīt, tu vari atrast jebkādu platformu šeit, pat ja tu repo vai dziedi, kas jau šobrīd ir tik aktuāli. Un tas ir kaut kāds unikums, kad ir šāda viena platforma, kas var apvienot tik daudz dažādus jauniešus un ļaut viņiem vienkārši būt tādiem, kādi viņi ir, jo es nekad neesmu redzējis, ka kādu šeit atstumtu, nepieņemtu. Šeit drīzāk būs tas otrs variants, ka tieši labāk, ja tu esi atšķirīgs, tad tevi pamanīs un tu noteikti varēsi iemācīties pats kaut ko no šī cilvēka vai arī otrādāk. Jā, ielu sports, jeb geto varam arī tā teikt. Manuprāt, mūsdienās, šis varbūt stereotips, kad geto tas ir vairāk tādiem ielas huligāniem. Viņš tā kā sāk izklīst, bet vēl joprojām ir jūtams, ka varbūt ir cilvēkiem, kuriem tas ir. Kā domā, kā panākt to, lai cilvēki saprot, ka tas nav saistīts ar kaut kādiem huligānismu vai kaut ko tam līdzīgu? Bet tas ir īstenībā ļoti labi. Es atļautu un aicinātu teikt ielas huligāni, jo nebūt huligāns nenozīmē vienmēr kaut ko sliktu. Slikts būtu tad, ja viņš darītu pāri kādam, un tad tas noteikti nebūtu huligānisms. Tie ir savā veidā, tie ir jaunieši, kas tiešām arī burtiski dzīvojas pa ielām, un paldies Dievam, ka ir tāda vieta kā Geto Games Rīgā, kur jauniešiem nav jābūt uz ielas un jādzīvojas centrā kaut kur, bet viņi var atnākt, un pat ja viņš nesporto, viņš vismaz ir kaut kādā vidē, kur dara kaut ko jēdzīgu, un viņš tur nepazūd. Un arī šogad par to bija tieši dot 5 labdarības maratona tēma par šiem te jauniešiem, kurus mēs vienkārši nepamanām, jo viņi kaut kur
pārnestā nozīmē mētājs, un neviens nepievērš uzmanību. Un tad es atkārtošos vienkārši paldies Dievam, ka ir šādas platformas un vietas, kur jauniešus var pamanīt, kur viņus var sadzirdēt un viņus fiziski arī ieraudzīt. Bet atgriežoties par to huligānu, es ticu, kad arī manai omai un arī manai mammai sākumā bija šaubas vispār par šo nosaukumu un kas tad tur vispār nāk un tā tālāk. Bet es domāju, ka šobrīd mūsdienās milzīgs pierādījums tam ir, ja geto futbolu var apvienot Eiropas populārākās, lielākās valstis Eiropā, kur futbolisti brauc tieši mācīties, kā spēlēt 3-3 futbolu un attīstīt savas platformas tajās valstīs. Tad laikam man vairs nav jautājumu par to, vai geto games ir huligānisms, vai tas ir kaut kas slikts, tas ir vienkārši tāds mīts, kas es ceru, ka cilvēkiem lēnām pazudīs. Jā, tas jau laikam arī parādās starptautiski, jo arī Olimpiskajās spēlēs ir 3x3 basketbols. Un, tas ir, manuprāt, lieliski, kad Latvija ir kļuvuši par pirmajiem olimpiskajiem čempioniem šajā sporta veidā. Varbūt var pastāstīt, kādas bija tavas emocijas pēc, kad tu uzzināji, ka mums ir olimpiskais zelts 3x3 basketbolā? Jā, šeit man ir tāds dziļāks stāsts, jo man ir diezgan cieši kontakts tieši ar 3x3 izlases džekiem, kas varbūt ir nevis šobrīd tā jaunā izlase, kas tur ir apvienojusies, bet tieši vecais sastāvs Krūmiņš, Čavars, Lasmanis un Miezis, jo kad es sāku strādāt Getiņā, man Jānis Āri tieši piedāvāja opciju palīdzēt viņiem veidot saturu un cilvēkiem par viņiem stāstīt un rādīt. Un tad sākās mans ceļš uz 3x3 basketbolu, kurā man vajadzēja mācīties noteikumus, jo FIBA spēlē ar noteikumiem, un tur ir tiesneši, tur ir laiks un uzbrukuma sekundes un tā tālāk. Un noteikti arī tas, kad es biju tik tuvu tam tā vasara, Tad, kad mēs uzvarējām Olimpisko zeltu, tas bija vienkārši kaut kas fenomenāls. Ja es nemaldos, tā bija 2021. gada vasara. Jā, mums bija tāda situācija, es atceros, bija ceturtdaļfināls, un mēs saprotam, mēs uzvaram tajā ceturtdaļfinālā, mēs uzvaram pusfinālā un viss. Un mums ir fināls. Un manuprāt, šo pusfinālu mēs skatījāmies Geto Games ofisā. Un tā bija ļoti, ļoti karsta diena, un tad mēs sapratām, mums cilvēki sāk zvanīt un prasīt, vai pie mums Grīziņkalnā varēs nākt skatīties. Mums zvana televīzija un visi, jo it kā šī komanda ir nākusi no Grīziņkalna, no Geto Games, un kaut kā tās zvaigznes salikās, un tad, protams, mēs nodrošinājām, tas pat bija futbola dienā, jo tā bija trešdiena, es atceros. Tad mēs visi bijām centrāla laukumā, protams, es stāvēju ar telefonu, bija kamera, jo mēs zinājām, ka mēs paralēli jau tajā brīdī sapratām, kad taps filma no Geto līdz Olimpiskajam zeltam, iesaku noskatīties katram jaunietim. Un tajā brīdī, ja mēs stāvējam laukumā, tu redzi, ka tur iet punktiņš punktiņā, un tu redzi, ka iekrīt pēdējais punkts, un tu tajā brīdī nemaz nesaproti, ka tā ir uzvara. Vienkārši visi kliedz, visi bļauj, Grīziņkalns ir vienkārši, man liekas, vēl kaut kādā citā pasaulē pacēlies, un, protams, bija asaras, bija puņķi, bija pilnīgākā laima, un arī otrajā no Geto līdz Olimpiskajam zeltam filmā es intervijā saku, ka lai man piedod mans nākotnes vīrs vai jebkurš cits, bet tā kā man lika raudāt šie 4 džeki, tā laikam es no prieka nekad vairs neraudāšu. Un pie tās arī pieturos un arī novēlu veiksmi šajā gadā, jo mums jau ir izcīnīta vieta finālā. Jāskatās, ja Krievija ņems dalību, tad, protams, mūsu puiši ļoti šaubīgi izturās par to, vai piedalīsies Olimpiskajās spēlēs, bet es ļoti ceru, ka viss sakritīs, jo arī šī gada komanda ar Zigmāru un Franci Lāci ir fantastiska un apburoša, un viņi kaut kādā mistiskā veidā ar tajā ķīmijas lokā, kas ir tai komandai iespēruši savu soli iekšā ļoti apzināti un veiksmīgi. Tāpēc jātur visi īkšķi un cerams, ka šī būs vēl viena skaista vasara. Jā, šo spēles atceros. Tā, man liekas, bija pirmā kāda sporta veida spēle, kurā kad es redzēju, kad Lasmanis iemet to grozu, es tiešām apraudājos. Un vēl joprojām tās emocijas ir tādas, kad man pēc skudriņas pārskrēja pāri, pat kad tu stāstīji šo stāstu. Jo tas tiešām bija ļoti emocionāls brīdis, un tiešām novēlu mūsu puišiem, kad arī šogad, laikam, būs Olimpiskās. Jā. Jūlijā beigās, tieši pēc Geto Games festivāla, manuprāt, arī sākas Olimpisko spēļu
turnīrs. Protams, tur nav tā dienā sākumā, bet vadēs noteikti sekot līdzi. Jācer, ka mēs aizbrauksim un piedalīsimies, jo vieta mums ir izcīnīta. Bet tieši tā kā tu saki, tās ir skudriņas un gadu no gada nekas nemainās. Tas vienkārši tā ir un tas ir tiešām, es atkārtošos, tas ir unikums, tas ir fenomens, ka komanda, kas Grīziņkalnā savācās pirmo reizi, sūtīja Geto Games uz kaut kādiem starptautiskiem turnīriem, gūt pieredzi uz Maskavu, uz visām citām Eiropas valstīm. Tas ir fantastiski, kad neviens vēl vispār nezināja, kā šis attīstīsies un kur tas iegrozīsies. Un ka bija cilvēki, kas tam noticēja, un galvenais, ka viņi paši sev noticēja. Un, protams, tur ir daudz dažādi pirksti un zvaigznes sektušas, kāpēc tas tā notika, bet es domāju, ka tas bija pelnīti un fantastisks notikums Latvijai. Es arī atceros pašu sagaidīšanu lidostā. Manuprāt, es līdz tam pat neatceros, ka bija tādas vērienīgas sagaidīšanas, piemēram, hokeja izlasē vai kaut kas tāds. Bet tad, kad 3x3 izlase sagaidīja mājās, viņi brauca ceļa maršrutā no lidostas uz LTV studiju, uz Panorāmu, uz pirmo interviju televīzijā. Un viss ceļš, pilnīgi nerunāsim par cilvēkiem lidostā, kur bija uzbūvēta skatuve un sagaidīšana. Viss ceļš sākot no lidostas līdz pat Panorāmai. Nezinu, cik tur ir kilometri, kādi 13, varētu būt 14, varbūt pat vairāk. Viss ceļš bija ar cilvēkiem. Viņi stāvēja ceļa malās, mašīnas bija apstājušies, motocikli, ugunsdzēsēji, ātrās palīdzības mašīnas. Tāda sajūta bija, ka viss ir apstājies tieši līdzīgi kā pie Brīvības pieminekļa pagājušajā vasarā, bet tas ceļa maršruts un vēl gāza lietus tajā dienā. Un puišiem ir tāds teiciens, lai līst, un tad likās vēl zīmīgāk, ka tiešām tajā dienā ārā līja lietus. Jā, cerēsim, ka mūsu puiši varēs šo sasniegumu atkārtot un tur atvedīs otrās jau zelta medaļas. Bet atgriežoties varbūt pie tavas šīs sociālo mēdīju tēmas, varbūt ir kaut kāds tāds lielākais fails, kas ir bijis tev veidojot šo sociālo mēdīju saturu, kad tu saproti, šis ir galīgi garām. Es ātri piemetināšu vēl par to, ko tu teici par tām zelta medaļām. Es gan gribētu aicināt nelikt cilvēkiem pressure uz to, ka mums vajag zelta medaļas. Mums vajag vienkārši atbalstīt un lai viņi izdara labāko, ko var. Tas bija tāds atpakaļmetiens uz iepriekš teikto, bet par failiem runājot, man prātā nenāk tāds kaut kāds viens milzīgs fails. Skaidrs, ka ir bijušas teksta kļūdas, video ietagoti nepareizi cilvēki vai kaut kas tāds, bet tādas lielas kļūdas man laikam nav bijušas. Vienīgā lieta, ko es varbūt varu nosaukt, kas man tā nāk prātā, bija pirmā reize vispār, kad es intervēju. Tas bija Geto Florbola atklāšana 2018. gadā, un pirmo reizi es biju tiešraidē, pirmo reizi savā dzīvē. Un tiešraidē ir tāda specifika, ka tad, kad tev saka 3, 2, 1, mēs ejam gaisā, tad ir dažu sekundžu nobīde, līdz tu dzirdi, un tas ir ekrānā. Un bija tāda situācija, ka Grīziņkalnā es biju Kolizeja 2. stāvā, un man jāsāk šis te ievads tiešraidē, kuru var skatīties YouTube cilvēki, kas nav. Bet savukārt Grīziņkalnā uz vietas, uz lielā ekrāna bija tas pats sižets, kas notiek tur augšā, kur es esmu. Un es dzirdu to, kas notiek tur lejā, un es nedzirdu vispār neko austiņā, un tad izskatījās to pusotru minūti, kamēr es runāju tajā ievadā, kad es runāju tā kā atpalikusi nedaudz šausmīgi lēni, es velku līdzi to tekstu, jo es nedzirdu to, kas notiek tā kā tiešraidē, bet to, kas notiek klātienē, un tur, protams, atpaliek. Bet es nebūtu nelepojos ar to, ka noteikti man ir kļūdas arī, kuras es nepamanu, un digitālais saturs vispār ir tāda platforma, kur tikai darot, tu vari kaut ko iemācīties un saprast, un tāpēc es nekad neesmu arī citiem teikusi, ka jums visi jāizdara perfekti un tā tālāk, jo tad kāda jēga vispār ir kaut ko darīt, ja viss uzreiz sanāk. Jā, tad vēl noslēdzot, varbūt pasaka kādu novēlējumu šodienas Geto Games apmeklētājiem, arī tiem, kuri būs nākamajās Geto Games aktivitātēs. Es noteikti novēlu atrast šajā milzīgajā platformā vietu, ko jūs gribat šeit darīt, un arī skatītājs un atbalstītājs ir vieta, ko jūs varat darīt. Bet tāds teiciens, man liekas, ko es novēlu parasti katram ir, jo vairāk tu dari, jo vairāk tu izdari.
Un tas var izklausīties jocīgi un tāpat laikā loģiski, jo, ja tu nāc šeit un dari kaut vai mazumiņu, kas varbūt citam ir mazumiņš, bet tev ir lielākais darbs, tad tu esi izdarījis jau ļoti lielu darbu. Neatkarīgi no tā, vai tas uzvarētājs vai zaudētājs. Tu darīji to, ko tu varēji. Jā, liels paldies par šādu novēlējumu. Cerams, ka klausītāji šo te ņems vērā. Un, tā kā paldies par sarunu un tiekamies jau nākamajās mūsu podcastu sarunās. Paldies! Paldies!